Šodien saņēmu interesantu vēstuli, ka Rīgā ir atvēries it kā jauns vai būs jauns salons Hondai. Īsti nesapratu un likās ļoti aizdomīgi tāda pēdējā piebilde, ka novēla veiksmi tirgojot Dongfeng. Portāls iauto.lv piedāvā. Un kā mēs zinām, Hondu Latvijā tirgoja Westselect. Es teikšu uzreiz, ka arī turpina tirgot Hondu Westselect. Un būtībā šobrīd ir, strīdu situācija starp Hondu, kas pārstāv importē Baltijas valstīs, konkrēti cilvēku, un viņam nepatīk, kad ir multi zīmolu salons, kā mēs redzam, ir pa kreisi gan Dongfengs un Voja, ko var nopirkt tagad Westselect, un lūk, mēs redzam arī Hondu. Ejam iekšā skatīties. Nu, jā, te arī redzam, kur ir gan BMW servis Dongfengs un pa labi Honda, ko mēs arī redzam. Lūk, ir Dongfengs. Testes, ap citu, ir auto jau skatāmi. Un, kur pagriežamies pa labi, nodalīt atsevišķi, kur ir Honda salons. Visa ceniņām, visu var iegādāties jaunākās Hondas. Honda, jāatzīst, ir viens no mazajiem, tagad jau mazajiem automobīļu ražotājiem. Viņi vēl visu kaut ko citu ražo. Bet kur ir viss, kas CRV populārais auto, jo glāt rezervēts, bet redzam, cena 45 un viss tā kā notiek. Un mēs varam tātad redzēt, ka būtībā šī gadījumā ir strīda situācija starp importieru un vietējo pārdevēju, tad redzēsim, kā tas viss beigsies, bet Westselect viss notiek. Žēl, ka notiek tāda gājiena, bet nav jau lielas izvēles. Nu, ja ir strīds, tad droši vien to izskatīs vai nu tiesa, vai nu tad vispār jau pareizāk būtu pieslēgties Eiropas Hondai, jo tas met ēnu arī uz lielo Hondu, ka šādi nebrīdinot un, teiksim tā, ļoti īsā termiņā tiek pārtraukts un var just, kad ir šis te apvainojums par to, ka Vesi sāc tirgot Ķīnas zīmolu Rīgā. Piesakoja auto, cerams, ka uzņēmumu iekšēji paši tiks iekšēji ar visu galā, bet, ja nē, tad mēs par to informēsim un piesakojam. Portāls iauto.lv piedāvā.